visi veco muižu parki vairāk vai mazāk veiksmīgi dārzu arhitektūras pieminekļi. Un vecajiem parkiem ir vairākas pievienotās vērtības. Viena no tām ir dendroloģiskie stādījumi, citzemju koku, krūmu, sugu daudzveidība, arī bioloģiskā daudzveidība, kura ir ne tikai ar šiem stādījumiem, bet arī ar vidi, kas ir pašā parkā. Ļoti daudz sliktu izdara Otrais pasaules karš, bet tas ir ne tik vien šeit, bet arī visā Latvijā. Vēl ļoti lielu ietekmi uz parku atstāja kolektivizācija. Varbūt šeit tas nav tik izteikti, bet šeit izteikti ir tieši lauksaimniecības industrializācija, kas ir 60. un 70. gadi. Un tad tas ir tas laiks, kad pēc kara tiek atjaunota, rekonstruēta Vecauces pils, un līdz ar to tiek tā kā kopts un atjaunots arī Vecauces muižas parks. Un ir tāds izdevums 1967. gadā, man liekas, Latvijas PSR vecie parki, kur lūk jau ir minēts, kad ļoti nepareizi tiek darīts Vecauces muižas parkā, kur tīrās skaistās zālienu lauces tiek aizstādītas ar regulāriem krūmiem un stādījumiem. Un lūk, te ir tā ietekme, kad it kā jau daudz runā par to, ka daudzi no parkiem ir jāatjauno, un jāatjauno viņi ir tādi, kādi viņi bijuši 19. gadsimtā, bet te pašā laikā visur priekšā ir īpašnieki, sabiedrība, ja, kurai ir sava izpratne. Un laikam tomēr visu pamatā ir tā, ka mēs uz vēsturiskajiem parkiem neskatāmies kā uz kultūru vēsturisku vērtību. Ja? Ainava parks šeit Vecaucē ir veidots līdzās ar jaunās kungu mājas celtniecību 19. gadsimta vidū, ja? Atverot skatu uz ziemeļu pusi, uz dārzu, tad regulārais dārs tiek pārveidots par Ainavu parku. Ar celiņiem, ar skaisto prezentablo daļu, ar solitāriem kokiem, skatu punktiem, saulainām laucēm. Tiek veidots jaunā parka daļa, kas ir otrā pusē šobrīd Lielauces ceļam, tā gan atdota pašvaldībai ir. Tad dienvidu pusē bijis terašveida regulārs dārs, un tas ir tajā 60. un 70. gados, kad es runāju par šo industrializāciju, tad tā ir tā daļa, kur tiešām tiek iebūvēts tajā daļā, tajā laikā siltumnīcas, tagad viņas ir likvidētas, un pamazām saimniecība arī pakāpeniski viņu atjauno. Un tad, ko mēs darām šeit šobrīd Vecauces parkā? Situācija tāda bija pirms tiem gadiem jau 7, 8, kad tajos 60. un 70. gados veidotie celiņi, viņi bija jau degradējušies, viņi vēl pēc tam bija asfaltēti, izburbuši, soliņi saplīsuši. Un gan vietējo sabiedrība, gan mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara. Šobrīd mēs atrodamies Bornsmindes muižas parkā, Rundāles pagastā, un te mēs redzam, kas ir noticis ar veco muižas parku, kas nav gandrīz 30 gadus kopts, kopš tā laika, kad Bornsmindes pilī darbu beidza tuberkulozes slimnīca. Nu, īstenībā sākās viss ļoti jauki. Visi domā, ka es esmu laikam kaut kāds traks cilvēks, visu laiku nodarbojos ar aitām, ar kazām, tā esmu kaut kādu elektrisko ganu mistisko, rapoju pa klintīm, ar elektrisko to spoli, ja. Bet īstenībā man tas plāns arī bija jau sākumā visu norobežot, un lai tās aitiņas, kaziņas, zirdziņi tur paši staigā un visu pļauj. Tā kā man jau tā doma bija, bet neviens to nevarēja saprast un tam noticēt, ka tas ir kaut kāds prātīgs pasākums vispār sākumā, ka man nav ko darīt, un citi pat domāja, ka es jau saslimu varbūt ar kaut ko, ja. Tā kā sākumā tas bija maz laukumiņš, ja, norobežots, es tā paskaties, baigi labi izskatās, ja. Tad es vēl uztaisīju tādu kaut kādu arī pļāviņu norobežojumu, tad es padomāju, baigi labi būtu apvienot tā, ka tie dzīvnieki var pilnībā pārvietoties brīvi pa visu teritoriju, dzert no strauta. Principā tas modelis bija tā, izdarīt visu tā, lai nekas nav jādara.
ka tas dzīvnieks dzīvo, viņš ēd to zāli, viņš dzer tur, kur viņam ir pieejams svaigs ūdens, kas ir no pazemes avota, nodrošināt viņam iespēju iejot kaut kādā savā mājiņā, nu, vai tā ir nojūmīta. Citam, piemēram, tā uztvere, ka tur var būt kaut kur tur zirgu kakas ir kaut kur tur, vai spiriņas tur no aitām. Bet no pieredzes 2-3 dienas viss pazūd. Otrais tie biotopu kursi, ja, kas bija, viņi teica, ka tieši tas ir tas visvērtīgākais tam zālājam, jo tur ir visas sēkliņas, un tad viņu iznes pa visu teritoriju, tur plašāk to visu. Tā kā es sākumā tīrīju pilnībā, galvenais, vai visas staciņas ir iztīrītas, lai nekur tur nedod Dievs zirgu kaka nav, ja. Tagad es tā kaut kā mierīgāk, man vēl mazāk darba paliek. Un tad ir speciāli kaut kādi kūkaiņi, kuri tiešām 2-3 dienu laikā pilnībā visu to kaut kā ievilk tur iekšā zemē un visu. Nezinu, vai ir iespējams kaut ko filmēt? Tā, pagaidiet! Visi pēc kārtas dabūsiet. Žora? Žora, tu pilns ar daļiem. Tas no kaimiņu galībām. Dači. Ai, Regucīte. Tā, kurš tu bakstās? Tā, pagaidiet. Sabiedrībai svarīgi saprast, ka parki ir jāuztver vienā tā ansamblī ar muižu un tā apbūvi. Parki ir ne tikai kultūras, bet arī vēstures, dabas un ainavu pieminekļi, kuru kopšana jādara regulāri.